Ja jūs nenākat uz ekonomikas ministriju un nerunājat ar ekonomikas ministriju, tad mums ir šausmīgi grūti nolasīt vai mēģināt starp rindiņām no jūsu izteiktās kritikas izlobīt to patiesību un saprast, kas tad īsti tas, kas normatīvajā regulējumā nedarbojās un kas jums traucē. Tas ir viens stāsts. Otrs stāsts, ko es gribēju uzsvērt, kad normatīvais regulējums nemitīgi mainās. Un tas droši vien, kad ir process, kas nav apturams vai izbēgams, un mums pie tā ir jāpielāgojas. Un, protams, ka mēs mēģinām neraustīt normatīvo regulējumu visu laiku uz vienu uz otru pusi, lai jūs arī jūtaties stabili un lai jums nav katru rītu jāpārliecinās, vai joprojām regulējums ir spēkā, vai jūs joprojām strādājat atbilstoši regulējumam. Bet vienlaicīgi, ņemot vērā, ka regulējums mainās, jums ir jālasa regulējums, jums ir jāseko līdzi. Mēs cenšamies, protams, taisīt infografikas un informēt par regulējumu izmaiņām, bet ļoti bieži mēs saprotam, ka ir tomēr diezgan liela aiza starp regulējumu un praksi, un tas, kas varbūt sen jau regulējumi ir samainīts, praksē vēl joprojām turpinās, tāpēc, ka turpinās, un tāpēc, ka mēs tā esam strādājuši, un mēs tā turpinam strādāt, lai gan mēs jau kaut ko esam izdarījuši un to regulējumu esam pielabojuši. Un vēl viena nenormāli svarīga lieta. Regulējums nav rokas grāmata, kā jums rīkoties, un nav rokas grāmata, kā veidot būvniecības procesu. Normatīvais regulējums ir absolūtais minimums, kas nodrošina sabiedrības interešu aizsardzību. Un šobrīd mēs tā arī redzam to regulējumu, un mēs to regulējumu neredzam tā, ja tās, ko mēs jūtam, ka mēs ļoti bieži saņemam priekšlikumu, vēl šo ierakstiet noteikumos, un mēs ļoti bieži pasakam nē, jo mēs ieliekam regulējumā minimumu, skatoties no sabiedrības interešu aizsardzības kopumā. Bet Latvijā visa sistēma ir uzbūvēta tā, ka reglamentētās profesijas ir stūrakmens administratīvam procesam, kas, un reglamentētās profesijas ir certificēšana un certificētie speciālisti. Līdz ar to, lai runātu vispār tālāk ātri izstāstīt jums par administratīvo slogu un šķēršļiem un to, ko mēs daram, mēs esam uzzīmējuši to ideālo pasauli, kuru mēs gribam sasniegt. Un tā ideālā pasaule ir tāda, ka mēs nejaucamies jūsu biznesā. Mēs nejaucamies jūsu procesos, mēs jums uzticamies. Bet vienlaicīgi tas, ko mēs no jums sagaidām, ka jūs respektējat arī citus būvniecības procesa dalībniekus un strādājat pēc labākas sirdsapziņas. Un, ja mēs būvējam regulējumu šādiem principiem, tad tas regulējums strādās. Ja mēs sāksim būvēt regulējumu no principa, kā apturēt iespējamo krāpšanos, tad regulējums būs neefektīvs. Un neko labu mēs tāpat nesasniegsim. Līdz ar to tas, ko mēs saprotam, un tas, ko mēs esam uzzīmējuši kā ideālo pasauli, mums ir kompetents pasūtītājs, kas vēlas kvalitatīvu, ilgspējīgu būvi. Viņš ir gatavs un saprot savu lomu procesā. Mums ir kompetenti projektētāji, kopumā arhitekti, konstruktori, pārējie. Principā es pateikšu tā, un mums ir ļoti kompetenti būvinženieri, kas strādā kā komanda un strādā kopā. Un ar šādu pieeju mēs arī strādājam pie regulējuma un administratīvā sloga. Un pēdējā laikā, protams, process ir uzlabojies, mums ir ļoti liela iesaista arī no nozares, ko mēs arī jūtam. Darba grupās mums arvien pieauga praktiķu skaits, kas mums palīdz arī strādāt pie regulējuma. Un tas, ko es gribu ieskicēt dažos vārdos, ir administratīvas sloga mazināšana. Patiesībā tas, ko mēs esam izdarījuši no novembra līdz janvārim, ir nevis administratīvā sloga mazināšana, bet tāda būvniecības vides uzlabošana, jo faktiski administratīvais sloks ir diezgan šaurs iedziens, un administratīvais sloks ir valsts uzliktās darbības vai pieprasītie dokumenti, ko jūs paši negatavotu vai nedarītu, ja valsts to neprasītu. Kas ir, protams, tas, klasiski, piemēram, mēs paprasam atnest kaut kādu dokumentu, klasiskais piemērs ir būvju katastrāls uzmērīšanas lieta.
Jo būvju katrās uzmērīšanas lieta, faktiski jūs viņu nekad nesūtītu, arī pasūtītājiem viņa diez vai ir vajadzīga, bet valsts viņu ir uzlikusi kā obligātu pienākumu, un tad šīs arī tiek uzskatīts par to administratīvo slogu, ka mēs viņu varam mazināt, meklējot citus veidus, kā mēs tos datus dabūtu. Bet, kā es jau teicu, mēs paskatījāmies plašāk, un saņemot gan ministru prezidents uzdevumu, gan Saeimas uzdevumu, mēs esam izveidojuši vairākas darba grupas, un tad mēs pirmo reizi paskatījāmies uz nevis uz būvniecības procesu, bet uz nekustamā īpašuma attīstīšanas procesu. Jo būvniecība ir tikai maza daļa. Un ja nestrādā, līdzīgi būvējot kaut kādu būvi, ja 3 kluči ir izņemti ārā, tad tā būva tāpat nebūs kvalitatīva. Un līdzīgi arī ar būvniecības procesu. Mēs ar savu būvniecību nākam jau pašā noslēguma fāzē tām procesam, kas saucās nekustamā īpašuma attīstīšana. Un tā nekustamā īpašuma attīstīšana sākās ar teritorijas plānošanas procesu. Tad mums ir ietekme uz vidi vai vides aspekti, zaļie aspekti, tad mums ir atmežošanas procesi, tad mums ir sagatavošanas procesi un tikai tad nāk būvniecības process. Un tad mēs paskatījāmies uz to procesu no idejas līdz noslēgumam, un noslēgums ir būves ierakstīšana zemes grāmatā. Un tad hopā, man ir prezentācija. Un tagad fantastiski. Un tad ejam var patīt tad uz priekšu. Jā, reku, te arī var palikt. Bet es mēģināšu ļoti ātri. Jā, tad mēs esam izveidojuši darba grupas, kas visus šos procesus apskatīja kā vienotu procesu. Un nākamo slaidu. Un tas, ko mēs bijām sapratuši, jā, ka tas process, viņš ir absolūti neprognozējams. Ir ļoti daudz dublējošās darbības, viņš nav uz mērķi orientēts, mēs ļoti daudz daram darbības, vienkārši tāpēc, ka mēs daram darbības. Un viņš nav samērīgs, jo process ir efektīvs, ja mēs visi noticam, ka katru darbību, ko mēs veicam, ka viņa ir taisnīga un ka viņa ir vajadzīga. Nākamo slaidu. Un tas, ko mēs identificējām dažus procesus, kas caurvījās cauri visam nekustamā īpašuma attīstīšanas procesam. Un tā ir sabiedrības līdzdalība, tehnisko noteikumu saņemšana un tad vairāku procesu sasaiste ar informācijas sistēmu līmenī. Arī beidzās, ja? Kaut kā atpakaļ. Un tas, ko es jau teicu, ka procesam ir jābūt tieši vērstam uz mērķa sasniegšanu. Nākamo lūdzu. Un sabiedrības līdzdalība. Varbūt šīs procesi ir tas, kā mēs viņu skatījāmies. Mēs skatījāmies caur investoru acīm. Un tad mēs skatījāmies arī katru procesu dalībnieku, bet viņš bija domāts tā, kā to procesu redz investors. Un tad pirmais ir tā sabiedrības līdzdalība, kas tika identificēta. Es zinu, ka daudziem nepatīk, ka es to saku, kā liela problēma. Bet ne jau liela problēma no viedokļa, ka mēs negribam sabiedrības līdzdalību, bet liela problēma no viedokļa, kad mēs nesaprotam, kāpēc sabiedrība līdzdarbojās, kāds ir mērķis un ko mēs gribam sasniegt. Un sabiedrības līdzdalībai katrā no posmiem ir sava jēga, kāpēc un ko mēs gribam no tās sabiedrības. Un tas, ko mēs esam vienojušies, ka mēs arī definēsim ļoti skaidri, kas no vienas puses, nākamo slaidu varbūt varētu uzreiz. No vienas puses mēs no tās sabiedrības katrā posmā sagaidām konkrētu iesaisti. Un tad teritorijas plānošanā jāatbild uz jautājumu, ko sabiedrība vispār vēlas tur redzēt un ko viņi domā par to teritorijas plānoto attīstību. Jo tieši teritorijas plānojumā mēs nosakam, vai tur būs rūpnīca, vai tur būs dabas pamatne, vai tur būs kaut kāds rekreācijas, vai tur būs sports. Un tas ir jautājums par teritorijas plānošanu. Un tas, ar ko mēs saskaramies būvniecības procesā, tad, kad teritorijas plānojums visu pieļauj, mēs esam izgājuši visu procesu, un tad, kad mēs sākam rakt, tad atnāk sabiedrība un saka, mums nepatīk. Un tas kavē jūsu darbu,
tas kavē investīcijas, tas kavē visu. Līdz ar to tā galvenā ideja ir iesaistīt sabiedrību pašā sākumā, izdiskutēt jau visu pie teritorijas plānošanas, lai sabiedrība jūtās uzklausīta, lai viņi var izteikt visas savas pretenzijas, viedokļus, vīzijas, vēlmes, un tad tālāk jau pie būvniecības, tur ir ļoti šaurs aspekts, par ko mēs varētu runāt. Un tas pats arī ar institūciju jēgpilnu iesaisti. Es zinu, ka daudzi no jums saskārās ar problēmām ar tehniskiem noteikumiem. Tajā brīdī, kad mēs taisam lokālu plānojumu, tajā brīdī mums visas institūcijas visam piekrīt, visu akceptē, viss ir labi. Tad, kad mēs sākam skaņot būvprojektu, tad mēs saprotam, kā izrādās, ielas nav, vajag izbūvēt, tur kanalizācijas izvada nav, neizvada, bet tas, kur pieslēgties, vajag izbūvēt. Un tās svarīgākais no tā visa mūsu darba bija tās, ka mēs pārceļam tās visas prasības, ko mēs gribam pateikt, mēs viņus pārceļam uz teritorijas plānošanas jautājumiem un uz ieceres sagatavošanas jautājumiem. Lai tajā brīdī, kad mēs tiekam līdz būvniecības procesam, mums viss būtu ļoti skaidrs, un lai tas process arī norītētu ātri un efektīvi. Lai mums nevajadzētu saskārties, būvdarbu laikā, kad patiesībā šī ir aplūstošā teritorija, un tagad lūdzu visu jaucam nost un ejam ārā. Tādi gadījumi arī ir. Līdz ar to arī pie tehniskiem noteikumiem. Ja mēs to procesu sākam, protams, tas nav stāsts par teritorijas plānojumu, kā lielu plānojumu, tas bija stāsts par detālu plānojumu, par lokālu plānojumu. Ja mēs šos plānojumus izstrādājam, tad mēs visas prasības identificējam pēc iespējas agrīnākā stadijā, lai tad, kad mēs tiekam līdz būvniecībai, mums viss ir skaidrs un riski, kad atklāsies kādi neparedzēti apstākļi, lai tie riski tiek vadīti un novērsti. Nākamo lūdzu. Pie teritorijas plānošanas, kā es teicu, mēs esam paskatījušies arī teritorijas plānošanas problēmas. Vissvarīgākais ir pie detālu plānojumiem, lai ir samērīgs līgums par detālu plānojumu iztenošanu, bet es domāju, ka šis varbūt nav jums tik svarīgs, bet svarīgākais varbūt tas, kas tur bija, atvieglots process sakaru tīklu izbūvei. Tas bija viens no svarīgākajiem, varbūt, kas jums ikdienā ir ar ko jūs varat saskarties. Būvi inženieri, kas projektē, ir prasības vai nu gaisvada līniju pārcelšanai pazemē, vai nu vispār stāsts, kā mēs izbūvējam sakaru tīklus, jo sakaru tīkli ir palikuši tādi pēdējie, kur ir diezgan birokrātisks process no viedokļa, kad būvniecība ir jāsaskaņo ar visiem zemes īpašniekiem, caur kuriem mēs tos tīklus būvējam. Ja, piemēram, attiecībā uz elektrību, uz citām inženiera sistēmām, mums atsevišķos gadījumos ir ieviests arī paziņošanas process, tad šeit viņš nav ieviests, un tas ir viens no uzdevumiem, ko mēs gribam izdarīt, ir atvieglot tos gadījumus un ieviest tādu paziņošanas procesu arī sakaru tīklu izbūvei, gan gaisvadu gadījumā, gan arī vienkārši būvējot sakaru tīklus pilsētvidē, piemēram. Un vēl viens, par ko mēs esam runājuši, lai ir vieglāk, kad mēs būvējot ielas, faktiski uzreiz izbūvējam sakaru kanalizācijas, no pašvaldības puses, kuru vēlāk jūs varat ievietot, vai inženieru sistēmu turētāji var ievietot savus inženieru sistēmas, un nevajadzētu katru reizi to ielu rakt vaļā, tur novietot sistēmas un tad rakt ciet. Tad mēs uzreiz uztaisam vietu, kur visi var ieiet. Nākamo slaidu. Tad ir IVN procesā, nezinu, cik jūs ar to saskaraties ikdienā. Investoriem tā ir diezgan smags process. Un tas, ko mēs mēģinājām izdarīt, mēs mēģinājām atrast, nolīdzsvarot nevis ilgspējīgus, bet tieši tādas dabas aizsardzības jautājumus un investora intereses, tā, lai tiešām mēs varētu pateikt, ka tas process ir vērsts uz mērķi sasniegšanu, un viņš ir tieši tās darbības arī korelē ar to mērķi. Un tad ir tas, par ko mēs esam vienojušies,
ir vispār uztaisīt metodoloģiju, labās prakses aprakstus IVN procesam, ko mēs sagaidām no IVN procesa, kādi pasākumi ir jāveic, kāds novērtējums ir jāveic, jo ļoti bieži tieši IVN procesa varbūt nesaprašanās starp institūciju un investoru arī rada to procesu smagnējību un arī rada, faktiski noved pie tā, ka mums kaut kas ir jāpiepēta. Vēlreiz, tāds klasiskais, piemēram, pie vēja parku būvniecības mums ir jāpēta putnu migrācijas ceļi. Un ja kaut kas nav izpētīts pietiekami, tad mēs gaidām vēl 1 gadu, tad, kad tie putni atkal migrēs, lai mēs vēlreiz varētu paskatīties un iegūt kaut kādus iztrukstošos datus. Tā doma ir uztaisīt to metodoloģiju, lai katra no pusēm saprot, cik dziļi un ko mēs gribam izpētīt, un tas novērsīs arī tos riskus papildus darbību veikšanai. Datu pieejamība IVN process, mums ļoti daudz dati ir uzkrāti valstiski, un mēs varam viņus uzkrāt valstiski, ko mēs varam atvērt un padarīt publiski pieejamus arī būvniecības procesa dalībniekiem vai IVN procesa veicējiem, lai viņi varētu balstīties uz valsts iegūtiem objektīviem datiem. Un tad viens ir par vēja parkiem, kur, protams, šobrīd tā ir viena no valsts prioritātēm, ir veicināt vēja parku būvniecību. Tad tas viens no uzdevumiem ir sagatavot tādu kartografisku materiālu, kur mēs iezīmējam tas teritorijas, kur vēja parku būvniecība ir optimāla. Mēs novērtējam uzreiz ietekmi uz vidi. Un tad tajā kartē uzreiz mēs saprotam, kur tos parkus varētu izvietot. Nākamo. Un tas ir droši vien, ka nākamais slaids ir tas, kas jums visvairāk interesē, ir būvniecības process. Un vēlreiz, tas nav viss, ko mēs darām. Tas ir problēmas, kuras identificē nekustamo īpašumu attīstītāji kā šķēršļus jēgpilnai īpašuma attīstīšanai. Un tas nenozīmē, ka mēs citu nedaram, tas tikai nozīmē, ka šeit ir uzsvērts tieši no investīciju vides. Un pirmais darbs, par ko mēs esam vienojušies, ir būvdarbu procesa reorganizācija. Jo šobrīd mēs esam pieraduši visi pie klasiskiem procesiem, kas ir, mēs sākumā pētam, tad mēs projektējam, tad mēs būvējam. Un tad, kad mēs pabeidzam vienu ieceri, mēs varam sākt nākamo ieceri. Bet ņemot vērā inovācijas, ņemot vērā dzīves ritmu, mēs esam sapratuši, ka šīs procesi vairs neder mūsdienu tehnoloģijām un mūsdienu prasībām. Mēs, piemēram, būvējot lielu loģistikas centru vai lielu biroju centru, mēs nevaram atļauties uzbūvēt sākumā to visu ēku, tad nodot eksploatācijai un tad sākt pielāgot telpas nomnieku vajadzībām. Tas prasa diezgan lielu laiku un rada diezgan liels zaudējums. Un tas, par ko mēs esam vienojušies, ka mēs palaidīsim paralēlus procesus, proti, būvējot, piemēram, lielu loģistikas centru, mēs jau paralēli varam ierosināt ieceri, kādas šī centra daļas pielāgošanai konkrēta nomnieka vajadzībām. Protams, ka nevarēs to pielāgoto daļu nodot eksploatācijā ātrāk, kā ir nodots viss centra eksploatācijā, bet vismaz būvdarbus un tādu saskaņošanu mēs varam veikt paralēlos procesos un nav jāgaida līdz galam viena procesa noslēgums. Otrs ir precizēt regulējumu nodošanu eksploatāciju pa kārtām. Tas, kas bija ļoti svarīgs arī no nozares, kas ir bijis jautājums, kas līdz šīm varbūt nav līdz galam un precīzi noregulēts, vai var nodot vienu kaut kādu sarežģītu kompleksu būvi eksploatāciju pa kārtām. Šobrīd mēs esam uzsvēruši, ka var tikai tādu, kas var patstāvīgi funkcionēt pilnībā. Un tas, ko mēs arī saprotam no reālās dzīves, ka var būt gadījumi, kur mēs varam nodot atsevišķi, piemēram, ceļu vai ielu, un atsevišķi nodot pēc tam pieturas vai citu infrastruktūru, kas ir vajadzīga. Tad ir autora uzraudzības regulējuma pilnveidošana, un tad ir atvieglot prasības būvdarbu gaitas fiksēšanai. Es zinu, ka šis jau ir izraisījis tādu viedokļu vētru, jo tas, ko mēs esam secinājuši, un tas, ko mēs no jums ļoti daudz saņēmam, kad būvdarbu vadītāji, kas ir ļoti augsti kvalificēti, būvinženieri un būvuzraugi arī lielāko daļu sava darba laika pavada bija sistēmā klikšķinot.
Un tad mēs paskatījāmies, vai tiešām mēs neesam pārcentušies. Un to, ko mēs esam sapratuši, jā, kad mēs esam ļoti sadrumstalojuši to procesu, prasot katru soli fiksēt ar dokumentiem. Un tad mēs kopā ar atsevišķiem jūsu kolēģiem paskatījāmies BIS funkcionalitāti, paskatījāmies regulējuma prasības un tas, ko mēs esam sapratuši, ka mēs varam ļoti daudz ko pilnveidot. Un tas, ko es jau esmu teikusi, mēs plānojam atteikties no sektora darbu aktiem, bet nevis tas, kad vairs nebūs, nevis atsakoties no sektora darbu uzraudzības, bet atsakoties no liekās klikšķināšanas būvniecības informācijas sistēmā, veidojot atsevišķus aktus. Un turpmāk mēs plānojam palikt pie viena akta, kur fiksēti gan sektie darbi, gan nozīmīgās konstrukcijas, gan vispārējais, kas ir vajadzīgs, tikai tas klikšķis būs viens, apstiprināšana būs viena, bet darbi tiks atspoguļoti. Un otrs, ko mēs nebijām domājuši, ka tas tā notiek, bet ikdienas būvdarbu žurnāla aizpildīšana nebija doma, ka jūs katru dienu vadat vienu un to pašu informāciju. Bet mēs sapratām, kaut kur ir noticis pārpratums, un tas, ko mēs plānojam tālāk, mums ir būvdarbu žurnāls, kur jūs, piemēram, sākat darbu pie kādas konstrukcijas, jūs atverat ierakstu un jūs aizverat viņu, kad jūs pabeidzat. Nevis katru dienu vadot, pievienojot datus, visu laiku griežot to sistēmu, bet vienu reizi jūs, nezinu, piedošana, es jurists pēc izglītības, varbūt man grūti daudz konkrētus piemērus minēt, bet ja jūs kādu balstu betonējat, tad jūs atverat tajā dienā, kad jūs sākat, un jūs aizverat, kad jūs to balstu pabeidzat. Nevis katru dienu liekot informāciju, ka jūs joprojām to darat. Tad vēl viens, kas būvdarbu veicējiem būs tāda patīkama ziņa, es ceru, ka mums izdosies. Mēs gribam pateikt ļoti precīzi, kad jūs neatbildat, nenesat atbildību, ja jūs būvdarbu laikā bojājat citai personai piedrošās inženiersistēmas, ja šīs inženiersistēmas nebija reģistrētas vai nav reģistrētas apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā un līdz ar to nebija attiecīgi būvprojektā norādītas, jo jūs to nevarat zināt, jūs nevarat izzīlēt, ka tur kaut kas pazemē varētu būt. Un ņemot vērā, ka mums ir apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma darbojās jau, man liekas, 10 gadus, un visiem ir pienākums savas inženieru sistēmas reģistrēt ATIS sistēmu, kas ir apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā, tad mēs respektējam viens otru, attiecīgi inženieru sistēmu turētājiem ir pienākums datus iedot ATIS sistēmai, projektētājiem ir pienākums paņemt šos datus no ATIS sistēmas un iedot būvniekam. Un jūsu atbildība faktiski neiestājās. Ja jūs neredzot un nezinot, bojājat vai atrokat kādu inženieru sistēmu un radat kādam zaudējumus. Mēs arī mēs visu laiku meklējam būvizstrādājumu atkārtotai izmantošanai, vienkāršākas pieejas. Un tas arī būs tie pamatdarbi, pie kuriem mēs strādāsim. Un vēl viena ziņa, mums tas viss ir jāpabeidz līdz šī gada 1. septembrim. Tas ir nenormāli ambiciozs plāns, bet šāds ir valdības uzstādījums. Mēs esam uzsākuši darbus. Ja kādam ir liela interese iesaistīties, piedalīties un palīdzēt, laipni lūgti, mēs ļoti priecātos. Ja kāds praktiķis verificētu, vai tas, ko mēs darām, tiešām ir efektīvi un pareizi. Es jau zinu, ka es laikam kavēju laiku, man palika jau 3 minūtes pāri laikam. Līdz ar to es varbūt nerunāšu par īpašumu tiesībām, kas varbūt uz jums mazāk tas attiecās. Es varbūt tad pie tā nepieturēšos, bet izstāstīšu 2 vārdos par BIM sistēmu. Tas man bija lūgums no Grimberga kunga vēlreiz atgādināt, ka no 25. gada mums ir 3. grupas būvēm, mums ir obligāta prasība būvprojektu veidot arī BIM sistēmā, būvniecības informācijas modelēšanā. Un jums faktiski, nozarei un nozares speciālistiem, arī pasūtītājiem šī sistēma ir jāapgūst. Mums bija ļoti garas diskusijas, ar ko mēs sākam, vai mēs viņu padaram par obligātu, bet mēs esam izpētījuši Anglijas pieredzi, mēs esam izpētījuši citu valstu pieredzi, un tas, ko mēs esam sapratuši, ka tā sistēma ir
ir ļoti svarīgs instruments pirmkārt kvalitātes nodrošināšanā, un tā sistēma faktiski atvieglos dzīvi visiem. Vienreiz apgūstot sistēmu un sākot tajā strādāt, faktiski mēs novēršam trūkumus būvprojektos, jo sistēma ļoti daudz ko dara pati, neļauj nemaz, piemēram, kaut kāds izveidoties konfliktiem starp sistēmām. Un otrs, kas ir parādījies tajās valstīs, ir būvniecības procesa laika ietaupījums, vismaz 30% un arī attiecīgi izmaksu ietaupījums. Jo sistēma palīdz arī pareizi organizēt darbus tā, lai sasniegtu optimālu būvniecības procesu organizāciju un attiecīgi arī rezultātu. Un ekonomikas ministrija sadarbībā ar partneriem arī izveidojusi vairākas apmācības un ir iespējams apgūt BIM sistēmu. Šobrīd mēs arī turpinam runāt ar augstskolām par BIMu, par to, kā mēs mācam un palīdzam jums apgūt BIMu, bet vienkārši atgādinot, ka šī prasība, un vēlreiz šī prasība būs obligāta, mēs ļoti cerējam, ka mums nevajadzētu viņu ieviest kā obligātu, un šī sistēma nozare ieies tādā, tā brīvi un loģiski, bet tas, ko mēs redzam, mēs ļoti, pat tur, kur mēs viņu prasam, viņa netiek izmantot pilnvērtīgi. Līdz ar to mēs esam uztaisījuši ceļa karti BIM sistēmas ieviešanai. Tur tie visi pasākumi arī ir atspoguļoti. Mēs esam ļoti daudz izdarījuši, mēs esam rīkojuši mācības, mēs esam rīkojuši konsultācijas. Un tagad ir tas pēdējais solis, ka mēs tomēr pateicam normatīvajā regulējumā, kad atsevišķai būvju kategorijai BIM sistēma būs obligāta un obligāti lietojumā. Tā kā, citreiz valstī nākās arī kaut ko padarīt par obligātu, lai tas aiziet uz priekšu un lai tas tiek izmantots plaši. Tas tā īsumā. Paldies liels par uzmanību, un tad vēlreiz laipni aicināti sniegt nevis kritiku, ka viss ir slikti, bet sniedziet lūdzu priekšlikumus, ko lai mēs uzlabojam, lai jūs ikdienā strādātu vienkāršāk, efektīvāk un visu, ko jūs uzskatāt, ka ir neliederīgi vai neloģiski, lūdzu pasakiet, jo tad mēs esam gatavi tiešām izdiskutēt un vienoties par izcinājumiem. Paldies! Šis pēdējais man patīk vislabāk, jo ir daudz dzirdētas negācijas arī būvniecībā, kad mums nav kārtībā normatīvi akti un tā tālāk, bet man patīk tieši šī doma, ka šie akti, šie normatīvi ir radīti taču priekš mums cilvēkiem, lai mēs produktīvi, kvalitatīvi strādātu. Un ja ir kāds novecojis, viņš ir jāmaina. Ja? Bet tas ir mums jāpasaka pašiem, un ministrija mums apgalvo, ka viņi ir gatavi viņu izskatīt un mainīt. Mēs jau šobrīd daudz ko darām, bet, protams, ka ir grūti. Nav jau viegli, piemēram, par ugunsdrošību. Ugunsdrošības būvu normatīvs. Visā pasaulē ne, bet, piemēram, Skandināvijā ugunsdrošības normatīvs ļoti vienkārši. Viņš pasaka sasniedzamos radītājus. Un tad tas ir projektētāja un būvnieka prasme un kompetence, kā mēs šos radītājus sasniedzam. Latvijā mēs veidojam normatīvu, tā kā mācību grāmata, solis pa solim. Nevis mums ir svarīgi pats radītājs, bet svarīgs ir process. Un tad rezultātā mēs to radītāju pazaudējām, un tad mēs tikai to procesu arī veicam. Mēs no tā gribam iet prom, bet lai mēs varam no tā aiziet prom, mums ir jāpārliecinās un jāmaina domāšana un jāstrādā arī atbildīgi visās pusēs. Jo īstenībā daudz, ko es saprotu, viens, kas ir rakstīts regulējumā, otrs, kā jūs to piemērojat ikdienā. Un mēs saņēmām ļoti daudz vēstules. Ekonomikas ministrija lūdzu pasakiet tam būvuzraugam, ka viņa prasības nav pamatotas. Un patiesībā mēs tērējam ļoti daudz sava laika, ko mēs varētu veltīt regulējumu un tāds politikas veidošanai. Rakstot atbildi, godātais būvuzraugs, šī norma lasās šādi, un tad mēs to visu laiku skaidrojam. Bet žēl, ka jūs esat maz klātienē un daudz ir neklātienē. Es gribēju teikt, klātienē mēs varbūt esam maz, jo šodien esam slinki palikuši apmeklēt klātienē, bet mūs klausās nozares pārstāvi apmēram pie 150 dalībnieki 2 kanālos, YouTube un Facebookā. Un es ļoti ceru, ka šie 150 speciālisti, kas ir pieslēgušies un dzirdēja šo, ko mēs kopīgi gribam sakārtot. Bet pēdējais, tie, kas ir klātienē, es saprotu, te daudz arī ir studenti, bet kad jūs pēdējo reizi atverāt normatīvo aktu kādu?
ir 2, vismaz ir atveruši 3. Tad labi, tad nav tik traki. Jo labi, tas ir patīkami. Bet tad arī, ja jūs redzat tiešām, ka tur ir kaut kas nepareizi, tad dodiet ziņu, mēs esam gatavi salabot. Paldies! Ja? Paldies Olgai! Aplausi!